šeit Kundziņu salā, tad, kad mēs atnācām, Juris bija priekšā, mūsu skola, Kundziņu salas skola, Jurim ir ļoti, ļoti lielu pateicību parādā par to, ka tad, kad mums bija visgrūtāk, Juris bija šeit, Juris atbalstīja mūsu dzejas pasākumus, atbalstīja mūsu skolu, atbalstīja mūsu attīstību, un tāpēc mūsu visdziļākā cieņa Jurim par to, ka viņš bija ar mums kopā, par to, ka viņš ar mums un ar visu Latvijas tautu būs kopā mūžīgi mūžam ar savu talantu, ar savu mūziku un ar savu aizrautību, ar savu dumpinieciskumu. Jo tā bija dumpinieku paudze, kas bija universitātē, kas bija Latvijā 80. gadu beigās, 90. gados. Gods un slava Jurim. Par to mēs arī šodien esam šeit kopā visi sapulcējušies, lai izteiktu vislielāko cieņu viņa talantam un par to, ka viņš mums Latvijā ir bijis. Tālāk es dodu vārdu Dzintrai. Un šeit ar mums kopā ir arī katrā gadījumā tas ir mūsu skolas un Kundziņu salas biedrības kopīgs pasākums. Tāpēc šeit ir, redzu, ir viens Māris, ir otrs Māris. Ja, tā kā laipni lūgti arī savu viedo vārdu, labās atmiņas un labi kaut ko skaistu pateikt par godu šim te mūsu Latvijas kultūras neaizvietojamam cilvēkam. Jā, labvakar. Es tā gari parunāt īpaši nevaru. Nav tas priecīgais noskaņojums, bet domāju arī Laura teiks vairāk par mani. Tas, ko es gribu pievienoties, ko Arnolds teica, jā. Tie bija tādi īpaši brīži, jā, kad viņš atnāca, sēdēja, lasīja 1942. Gada kalendāru. Un, tā kā es saku, var paņemt uz mājām. Viņš saka, nē, es atnākšu atkal. Tā kā, visu cieņu un mīlestību Jurim. Māri, lūdzu. Jā, labvakar visiem. Mans īsais pienesums ir sekojošs. Juris bija izcils cilvēks, un mēs varam būt lepni, ka viņš dzīvoja šeit un bija Kundziņu salietas. Un es domāju, ka piemiņa, ko mēs šobrīd viņam izrādām, ir darbības vārds, un mēs vienkārši savā veidā paņemam to viņa atstarotās gaismas kaut kādu daļiņu un turpinam to nest tālāk. Un paldies jums visiem, kas šeit atnāca. Labvakar, mīļie. Liels paldies no manis par to, ka jūs šodien esat šeit. Un atceraties, Juris ļoti mīlēja Kundziņu salu. Viņš mēdz dažreiz man teikt, ka visu mūžu viņa mīļā vieta pasaulē bija Čakielas dzīvoklis, midzenis, kā viņš to mēdz teikt, vecpuišu midzenis. Bet tad, kad mēs sākām dzīvot šeit Kundziņu salā, viņš tā domīgi vienreiz man saka, tu zini, es vairs nejūtos Čakielā kā mājās, jo manas mājas tagad ir šeit, Kundziņu salā. Viņam patika tas miers, kas ir šeit, un viņam patika cilvēki apkārt, viņam patika skola. Viņš tiešām jutās laimīgs, būdams šeit. Un es no savas puses šim vakaram esmu sagatavojusi Jura mūzikas playlisti. Un es domāju, daudziem no jums tas būs pārsteigums, jo tas nebūs pērkons gandrīz nemaz. Drusciņ būs, bet pavisam maz. Jo Juris savā mākslā bija neiedomājami bagāts un dažāds. Un man gribējās šovakar, lai mums neskan gulbis, lai neviens nesaka gulbi, lai nav gandrīz tautas dziesmu krauklīts neķērts nekur un saulslēgts arī nenāk. Bet ir drusku cits Juris.
Tas Juris, tas romantiķis, tas mīlas pilnais un mīlu augstošais cilvēks, tas cilvēks, no kura nāca visa tā brīnišķīgā mūzika, ko viņš ir radījis. Un vairāk es parunāt nevaru, tāpēc klausamies Juri. Kad visi sapņi mājās nāk.